Jau 4. gadu pēc kārtas Tallas 2. vidusskolā notiek drošības diena. Šai dienai nosprausti 2 galvenie mērķi. Ja pirmais mērķis saistīts ar dažādiem drošības aspektiem, dodoties skolēnu brīvlaikā, tad otrs ar lielāku nākotnes mērķi, proti iepazīstināt jauniešus ar profesijām un nozarēm, kurās iespējama arī tālāka karjeras izaugsme. Tomēr pirms jaunieši ļāvās profesionāļu stāstiem, paraugu demonstrējumiem un uzdevumiem, visa skola vienojās vēl vienā tradīcijā – kopīgā 1,5 kilometra skrējienā. Liela atsaucība ne tikai skrējienā, bet arī drošības dienas aktivitātēs, kurās kopumā piedalījās vairāk nekā 650 skolēnu no 1. līdz 10. klasei. Viņi visas dienas garumā paviesojās 16 atšķirīgu drošības profesiju un nozaru pieturvietās. Tā ir tāda alternatīva diena, alternatīvas mācības, un mācīties var ļoti labi arī lauka vidē un pie profesionāļiem. Un tas drošības jautājums, es domāju, šodien jau ir ļoti aktuāls ikvienam, un saprast, ka ir tik daudz institūciju, tik daudz profesionāļu, kas gādā par cilvēku drošību, un daudz, kas ir jāzina arī pašam. Jūs gribētu arī paši būt kādā profesijā strādāt? Es gribētu būt tādā profesijā, kur var noķert bandīšus, un tā ir policija. Un kāpēc? Tāpēc, jo man patīk vajag policija. Es gribētu būt par zemesargu, jo es eju Jansvardzē. Un kāpēc tev tas uzrunā? Vienkārši šaušana, aktivitātes un viss, kas tur pieejams ir. Lai atgādinātu par svarīgo drošību ūdens tuvumā, ugunsdrošību, kā arī glābšanu un precizitāti, skolēni ne tikai ar interesi vēroja, bet izzinošā veidā paši arī darbojās. Visi priecājas gan izmēģināt kaut ko praktiski, gan priecājas kaut ko vairāk uzzināt, un visi vienmēr labprāt mūs sagaida un arī uzdod jautājumus un ir ļoti aktīvi un iesaistās aktivitātēs. Vai tas, jūsuprāt, rosina viņu vēlmi izvēlēties šādu profesiju arī nākotnē? Mēs, protams, ka ceram, jo viņi, protams, ka redz arī mūsu dienas transporta līdzekļus un redz vispār kolēģis formas tērpos, tā kā es ceru, ka tas raisa viņos, protams, interesi un arī tāpat laikā uzzina vienkārši kaut ko vairāk par drošības jautājumiem. Liela interese no jauniešiem novērot arī medicīnas jomā. Es savu nākotni vēlos saistīt ar medicīnu, kļūt par ārstu, tāpēc šajās nodarbībās var apgūt tās pamatzināšanas, kas būs nepieciešamas man nākotnes profesijai. Protams, tiem, kuriem jau ir skaidrs tas virziens, ka var būt vairāk medicīna, tad šis ir vairāk aktuāli vai tieši tāpat par citām profesijām, kur iet skatīties. Tā mana pieredze rāda, ka vispār braukājot apkārt par skolām un veicot dažādas demonstrācijas, tie jaunieši, kas ir tendēti uz to medicīnu, viņi iesaistās pirmās palīdzības aktivitātēs un ļoti bieži pēc tam arī aizies studēt tieši medicīnas jomā. Būtisks drošības dienas iegums mērāms jau tagad, jo teju katrā stacijā savu izvēloto profesiju un nozari šī brīža skolēniem prezentēja tieši skolas absolventi. Monta Megija Učelniece, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni, speciāli RTV.